Man bija tāda doma, ka ja es viņai ļaušu visu darīt, tad viņa būs laimīga. Bet īstenībā tā nemaz redzēt, dargie kungi, nav. Dažreiz vajag vienkārši, tā kā arī man sievas māsa teica, zini, Laura, dažreiz pat sievietes, ka viņas it kā varbūt savā galvā ir izdomājuši, ka viņas ļoti grib pašas visu noteikt, un beigās, kad viņiem tās izvēles ir tik daudz, viņas pat apjūk, un viņas sāk apmēram tā kā trakot un psihot. Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Sveicināti raidieraksta Randiņš ar Rūdi klausītāji. Es esmu priecīgs šodien pie sevis, man liekas, pirmo reizi podkāstu vēsturē sveikt lielvārdiešus. Jā, tas man ir liels patiesībā pagodinājums, jo visu laiku tie ir bijis studijā tikai viens lielvārdietis, tātad es, tagad mums ir veseli 3. Jā, jūs nepārklausījāties, pēc ilgāka laika posma pie manis ciemos ir pāris. Šodien ciemos Vita un Lauris Valteri. Čau! Čau! Sveiciens! Prieks jūs redzēt un dzirdēt, ka esat piekrituši manam aicinājumam. Es domāju, ka jums tas arī tāds pagodinājums būt pirmajiem lielvārdas cilvēkiem šeit. Tā kā es ceru, ka izbaudīsiet šo pieredzi un ieteiksiet arī vēl citiem lielvārdiešiem paklausīties, varbūt atnākt, varbūt pieteikties. Jā, būt drosmīgiem, un nākt un jābūt parunāties. Jābūt. Tas bišķiņ drosmi prasa, es ticu, bet nav tik traki, ka parasti, kad tā epizode beidzās, tad viss saka īstenībā baigi labi. Reti kurš ir teicis, ka bija slikti, jā. Tā kā es cenšos ar tādu pozitīvismu, ar labu enerģiju šim visam arī pieiet. Pirms mēs ejam tālāk, man ir uzdevums, ka šī raidierakstu vadītājiem arī ar jums nedaudz iepazīstināt, to es arī izdarīšu. Tātad tas, ka jūs esat lielvārdieši, tas jau ir vērā tāds cienījams fakts, bet noteikti man jāpiemina, ka Vita ikdienā nodarbojas ar make-up lietām. Jā, skaistumkopšana, jā. Tev ir arī savs kafijas busiņš, kur mēs arī bieži redzam visādos pasākumos, un tu vadi arī deju nodarbības sievietēm. Jā, pagājuši gadu vadīju, šogad vadu mazām meitenēm. Okay. Jo vienkārši nepietiek laika to visu samanedžēt. Kaut kādu brīdi to var, bet kaut kādā brīdī tad saprotat, ka nevar visu. Jā. Kaut kas tomēr ir jāizvēlās, jā. Un tad šobrīd ir tas galvenais skaistumkopšana un kafijas biznesiņš, jā. Man vienmēr licies, ka tu esi ārkārtīgi enerģisks cilvēks, un tā es arī varētu tevi raksturot. Jā. Paldies, jā. Jā, protams, papildus vēl ir visādi dažādi projekti, kuros man ir kāds ik pa laikam ievelk, arī šajā nedēļā bija vairāki tādi, tad tajos es arī iesaistos un turpinu iepriecināt cilvēkus arī ārpus savām ikdienas nodarbībām, nodarbošanos. Super. Jā. Un Lauris. Lauri noteikti daudz ir dzirdējuši kaut kur par radio. Un Laura dziesmas gan bieži, es domāju, tiek atskaņots pa Latvijas radio, tā kā Lauris ir dziedātājs, komponists, dzejnieks un arī visa veida kustības himnas autors, sveiciens visa veida kustībai. Es ilgi gaidīju to brīdi, kad varēšu viņus pasveicināt, man liekas, tagad ir tas īstais brīdis, tāpēc sveiks. Jā. Es jau ik pa laikam domāju, ka vajadzētu jūs uzaicināt, un tad, kad Lauris izdeva savu šķiet pēdējo dziesmu, tad man likās, ka varbūt tas ir tas īstais brīdis, bet varbūt pirms mēs tur ķeramies klāt sīkāk tai dziesmai un vispār jūsu notikumiem pēdējā laikā un kā jūs jūtaties, es domāju, ka tas pirmais, ko es gribēju vaicāt, ir, cik ilgi jūs esat kopā vispār? Šis jautājums ir jājautā Laurim, jo viņš ir ģimenē tas, kurš skaita visus ciparus, visus gadus, atcerās vārdu dienas, rēķina, atņem visu, dara Lauri. Cik ilgi mēs esam kopā? Tātad no 2013. gada aprīļa. Tad sanāk jau 12... Jā, pat 12,5. Jau būs jau drīz jau pēc pāris mēnešiem, pavasarī jau būs 13 gadi, jā. Super, un cik ilgi jūs esat precēti? Vai arī tas ir rokā? Nē, rokā tas neiet. Kaut gan pusgadu pēc iepazīšanās viņš man iebildināja. Un tikai tad pēc 5 gadiem mēs apprecējāmies. Nē, pēc 5, nē, tas bija 2017. gada 17. jūnijā, jo vīriem ir jāatcerās kāzu gada dienas, sievas dzimšanas dienas, vārdienas. Tad man Dievs ir devis to talantu atcerēties tās visas lietas. Jā, apprecējāmies, salauzāmies mēs 2017. gada 17. jūnijā. Tā tad pāris gadi pagāja pēc tā, jā, bet šobrīd jau arī ir jau vairāk 8 gadi, jā. Mhm. Bet bildinājums bija pusgadu, tas ir pareizi, Jā, tas ir pareizi, tas jau notika aprīlī mēs sākām savas attiecības un jau oktobrī
Vitas dzimšanas dienā, starp citu, arī. Es Spānijā. Mūziķis, romantiķis, kad raksta dzeju, un tā tad arī notikums ap dzīvē vēlos, lai tie būtu tādi interesanti un atmiņā paliekoši un romantiski. Tad tā arī bija 2013. gada 8. oktobris, sievas dzimšanas diena. Viņa, kā sieviete, protams, kā jau mums zināms, sievietēm ir spēcīga intuīcija bieži vien par lietām, bet tajā reizē viņa nenojauta, ka kaut kas tāds sekos viņa dzimšanas dienā. Tad Barcelonā Sagrada Familija Gaudī veidotajā brīnišķīgajā baznīcā tas arī notika. Tātad tas bija pilnīgs tev pārsteigums. Tas bija absolūts pārsteigums. Vispār nebija tam gatava. Un... Vita bija plānojusi pēc šī ceļojuma no manis atvadīties un doties. Jā, īstenībā. Reāli. Es jau sāku saprast, ka, nē, ak, Dievs, ar ko es esmu drusku sapinasies. Mākslinieks. Tiesību nav. Ar mašīnu nebrauc. Guļ ilgi. Man ir, uz to brīdi man likās, ka man 3. bērns mājās. un tad tuvojās man dzimšanas diena, un Lauris man piedāvā, mīļņā, mēs varētu aizbraukt kopā uz Spāniju. Dzimšanas dienas dāvana. Es nepaspēju izdomāt, kā pateikt, ka nē. Domāju, labi, aizbrauksim uz to Spāniju, un tad es kaut kā droši vien kaut kā lēnu garu pateikšu, ka īsti tā kā varbūt, ka nav pa ceļam. Un tur mēs aizbraucam, tur man Lauris bildina. Bet labi vien ir, ka viņš tā izdarīja, jo redz, viņš ar savu vīriešu intuīciju sajūta saprata, ka es tomēr esmu viņa īstā un ka mēs esam īstie. Kā viņš saka, tur augšā jau parakstījuši līgumu viens ar otru. Mums ir jābūt kopā, un tiešām tas bija, īstenībā labākais lēmums mūsu abu dzīvē. Man pateikt jā, un viņam uzrošināties bildināt mani. Kas tev, Laura, lika pieņemt to domu, ka, tagad es gribu bildināt Vitu? Laikam tā es nevarētu pat teikt, ka tā ir kaut kāda doma. Tā vienkārši ir tāda tiešām tāda sestās maņas intuitīva sajūta, jo man tajā brīdī jau bija 29 gadi, un iepriekš man patiesībā, kāpēc varbūt arī tas sākums bija tāds interesants, ka Vitai šķita, ka viņai ir ienācis 3. bērns ģimenē, pieauguši vīrieši izskatā un tam līdzīgi. Man, protams, pirms tam man bija vienas attiecības, tās pirmās nopietnās dzīves attiecības, man bija no 18 līdz 20 gadiem. Pēc tam tuvākos gadus es ļoti pārdzīvoju par to, ka tas beidzās, un man nebija nekāda pēc tam tādu attiecību nopietni šos visus daudzos gadus, līdz es satiku Vitu, un es nekad nebiju dzīvojis kopā ar sievieti vienā dzīves vietā, kur ir kopīgi vannas istaba, virtuve, tam līdzīgi tā. Es biju tādā bišķiņa, kā saka, mūziķa bohēma, labi, es tajā laikā, kā saka, baigi bohēma neaizrāvos, tur varbūt savos 25 vai 27 gados, bet vienkārši, tāda bezrūpība, kad nav nekāds īpašs tāds laika grafiks, ikdienas un tā, un šeit, bet man dzīve jau bija gatavojuši šim notikumam savā ziņā, jo, teiksim, kādus gadus 3, 2 pirms iepazinu Vitu, man bija vienkārši sievietes draudzenes, tādas, par kurām parunāt par dažādām dzīves tēmām, par garīgām lietām, par pasaulīgām lietām, kurām maz bērni. Un, jo, teiksim, sajūt kopā ar savu sievu, tur uzreiz bija 4-gadīgs Gabriels un 1,5-gadīga Anna. Jā, tāpēc jau es biju tas 3. Jā. Bet tas viss tā ļoti, manuprāt, ir tāds, ka tos viss tā harmoniski notika. Vienkārši notika. Un īstenībā tajā 22. aprīlī, kā mēs satikāmies kopā Rīgā, Latvijā, atbrauc no Vācijas, tā mēs no tās dienas vienkārši esam kopā. Un tur nebija nekādu rozā brīļu, nekādu baigo randiņu. Mēs vienkārši no tās dienas esam kopā. Un īstenībā arī man jau iekšēji bija tā sajūta, ka tas ir tas īstais cilvēks īstenībā. Ir. Tā kā skaties uz viņu, un, ja, piemēram, agrāk tur bērnībā vai jaunībā liktos, kā tu zināsi, ka tu satiksi to savu īsto, un kā tu zināsi, ka tas būs tas tavējais. Un īstenībā tu tiešām jūti, ka ir tāda viegluma sajūta, tāda sajūta, ka tas cilvēks tevi
zina jau sen, viņš lasa tavas domas, tu lasi viņa domas, un kopā ir vienkārši tā kā baigi labi. Nav nekādu baigo stresu, iespringumu, saspringumu, tur pierādīt, ka es esmu laba, tur pietiekami tur, vai kaut ko sevi pārveidot, vienkārši jūs varat būt katrs pats pa sevi un iet kopā tālāk, jā, attīstīties. Bet kā jūs satikāties? Man liekas, Lauris jau oriģināli nav no Lielvārdas, tu esi no Bročiem. Es esmu no Brocēniem, es esmu Kurzemes puika, un īstenībā, Man patīk, ka tu nosauc man šobrīd par lielvārdieti, jo, piemēram, arī ķegumieši man uzskata pa savējo un rembatieši ir, droši vien arī lidlauku cilvēku uzskata man pa savējo, ja? Tādā ziņā, un arī brocennieki joprojām uzskata man par savu puiku Saldus. Es esmu dzimis Saldu, jā, audzis Brocēnos, pabeidzis Brocēnu vidusskolu, Saldus mūzikas skolu, klavieru klasi un tā. Un tad bija tie 11 gadi Rīgā. Studiju gadi un pēc tam līdz tam 2013. Un tagad jau ir Lielvārde. Kā satika mani? Satika no sākuma manu mammu? Es no sākuma satiku, es iepazinos, tad sanāk, kā es dažreiz tā stāstu šo stāstu, es no sākuma iepazinu sievas māti, un vairākus gadus mēs bijām draudzīgās foršās attiecībās. Es 2010. gada pavasarī nokļuvu Ķeguma Krustkalnā, ko Inta ir izveidojusi šo spēcīgo īpašo enerģētisko vietu. Un viņai noteikti arī pie tevis varētu atnākt uz šo raidierakstu. Tur būtu interesanti stāsti. Viņa ir ļoti vienkārši cilvēks, enerģijas lode, no kuras vienkārši pulsē enerģija un ir stāsti un ir piedzīvojumi un ir ļoti interesanti. Un tad es iepazinu viņu principā 3 gadus pirms es uzsāku savu kopā būšanu ar Vitu. Jo tajā laikā Vita dzīvoja Vācijā, tad no Intas 3 meitām, Vita vecākā, Inga un tad Vika, 2 tajā laikā ar saviem maziem bērniņiem dzīvoja Vācijā. Un es zināju, ka ir tāds, es viņu biju arī saticis. Un es viņam likos ļoti iedomīga. Es! Nē, ļoti iedomīga, bet tāda iedomīga. Beigās dāmīta, tāda, Tad visi mēs te ieradāmies, sveiki, jūs visi pamanījāt, ka mēs esam klāt. Tā dāma viņa likās, bet... Un man savukārt vispār nekad acis nemetās pat uz Laura pusi. Vispār nē. Vispār nē. Es zināju, ka tāds ir. Īstenībā es pat nezināju, ko viņš īsti, kaut ko dzied, kaut kāds mūziķis, pat neinteresējos. Tā kā neko par viņu pat neinteresējos. Līdz tam brīdim īstenībā, kamēr mana mamma izdomāja, ka Laurim ir jādod uz Vāciju ar kaut kādiem draugiem un jāuztaisa koncertiņš. Viņi sarunās, kur, kam. Un tā arī notika. Un tad viņi, protams, palika pie manis pa nakti. Kaut kāds 2-3 naktis vai ne ar tiem puišiem. Un viņi Vācijā mums tur vienā vietiņā uztaisīja koncertiņu. Un tikai tād tās dienas dažas, kad viņi palika pie manis, es ar Lauru tā vairāk pārunāju, viņš tur paspēlēja savas dziesmas. Un parunājāmies un likās īstenībā baigi foršais čelis un tāds ar jēgu. Ne tā kā ļoti daudzi tādi, pasaulē tādi, kā roboti tādi dzīvo, strādā, pāēd, guļ, viss nekas dziļāks tēmas neinteresē. Un tad ar Lauru parunājot, es sapratu, ka tur ir dziļums. Jā, un tad viņš aizbrauca prom, un tad palika tā sajūta, ka, laikam, tikai iepatikās. Jo es jau biju izdomājis, viss, man ir 2 bērni, man vairs nevienu nevajag, es pati tieku labi galā, viss. Un tad ieradās Lauris, jā, un tad arī viņš aizbrauca ar to sajūtu, ka tā kā kaut kas ir. Un tad, es nezinu, pēc nedēļas vai 2, es atbraucu uz Latviju, mēs satikāmies Rīgā, pie viņa studijas, kur viņš tajā dienā rakstīja dziesmu. Viņš man sagaidīja ar nārstesēm, 22. aprīlis, un visu no tās dienas mēs esam kopā. Vienkārši tā. Jā, vienkārši tā viss. Mēs tur nesarunājam, pamēģinām vai kaut ko. Vienkārši no tās dienas mēs esam kopā. Vai ne? Jā. Tas arī ļoti interesanti. Es teikšu godīgi, mums tādi stāsti reti, kad parādās. Es nevarētu iedomāties, ka man tā varētu notikt. Šobrīd tā, godīgi sakot. Līdz tu satiksi savu īsto. Satikšu savu īsto. Jā, mēs jau tagad bieži vien jaunieši, kas ir no 20, 30, mēs tādi kaut kādā mērā lieli karjeristi bieži vien esam. Mums tad liekas, ka... Jā, vajag paspēt skolu, un tad liekas, ka māja. It kā, tev ir tā īstā. Un tad liekas, bet varbūt, ka tā nav tomēr tā īstā, un tad būs cita īstā, jā, un tu visu laiku atliec to brīdī, varbūt vienkārši tāpēc, ka tu neesi gatavs vai nevēlies vai vēl kaut kas, jā.
Bet es saprotu, ka jūs jau savas attiecības tomēr arī uzsākāt tādā jau nedaudz nobriedušākā vecumā. Bišķiņ nevis 20, 24, bet jums jau kaut kāda bagāža ir bijusi. Es saprotu, tev jau ir 2 bērni. Man jau bija laba bagāža, man bija 2 bērni. Jā, un tu tajā brīdī jau domāji, ka attiecības vairs nē. Nē, ka viss, jā. Es esmu stipra sievietes, varu par sevi parūpēties, bērniem parūpēties, nevienu nevajag. Bet, tad tomēr sateicu kādu un saprotu, ka kopā ir foršāk. Bet tomēr tu pēc tā pusgada, kad Lauris tev bildina, tu tomēr arī biji vēl domājis pirms tam, ka varētu šito procesu tā kā nobeigt. Jūs zināt, es tāda esmu ātra, ekspresīva pa dzīvi, un man likās tā tagad ātri. Ja viņš man tagad dažu mēnešu laikā neizmainās, ja viņš nesāk saprast, kā jādzīvo ģimenē, tad viss, nākamais. Okay. Bet es vienkārši, droši vien tagad, par to domājot, man likās, es vienkārši gribēju ātri. Bet, vajadzēja paiet laikam, lai viņš saprot, kur viņš ir, ar ko viņš ir, kas viņam ir jādara. Viņš tagad dzīvo mājā, vairs ne dzīvoklī, ir jārūpējas, zāle ārā jāapļauj. Ļoti patīk zāles, Lauris zina, trimmer skaņas man. Bet Lauris zina, kā bija pieredzis, viss, par ko viņš līdz tam bija uzņēmies lielu atbildību, bija viņš un viņa ģitāra. Jā. Un tagad esmu es un 2 bērni. Par ko, protams, nenormāli liels tāds vispār, vīrietim uzņemties atbildību. Nē, tā ir, protams, cita loma arī. Tu tomēr pieņem vēl svešus bērnus, kas nav tavu bērni, bet tādā ziņā. Bet kā tev, Laura, bija tā sajūta tajā brīdī, kad, tu jau zināji, laikam, ka Vita ir tie bērni, un tev tas nebija kaut kāds, šķērslis vai kaut kāda tā kā īstenībā mans mazais dēls, tajā brīdī mazais dēls Gabriels, kuram bija 5 gadi? Kaut kā arī? 4. Viņš jau bija tāds kļuvis par Laura čomu. Es saku, es 2010. gadā, tātad pavasarī 3 gadus pirms vispār, tātad bija tas 22. aprīlis pieminētais 2013. gada. Es jau biju tiešām ļoti sirsnīgos draugos. Mēs bijām ar Intu, ar Vitas mammu, ar Gabrielu un Annas vecmāmiņu. Jo Gabriels pavasarām visādi braukā uz Latviju. Viņš dzīvoja Latvijā, jo Inta, Vitas mamma tajā laikā burtiski katru 2. mēnesi brauc uz Vāciju strādāt un tad atpakaļ. Un es daudz reizes jau, Gabrielu es biju jau iepazīstināts. Mēs tiešām, viņš bija tāds enerģiskais ūdens zāle puisītis, kurš visu laiku visur skrēja, breikoja, brauca velosipēdu un tam līdzīgi. Mēs jau bijām toreiz, kad mēs braucām uz Vāciju uzkoncertēt, mēs ar Gabrielu vienā mašīnā un Intu braucām kā čomi vienkārši. Jā. Viņš zvanīja mammai, teica, mammu, mēs te braucam pie tevis uz Vāciju. Tad visi tur mani draugi pie tevis brauc. Tā tas arī bija. Un tad vienkārši tas viss, ja tā apskatās, tad gandrīz kā grāmatā var rakstīt, ka tas viss posms man jau absolūti sagatavoja tam. Es Čibuku mājas, kurās mēs šobrīd dzīvojam šos visus daudzos gadus, es viņus jau zināju. Es zināju, kur ir kas, kur stāv, kur ir virtuve, kur ir skapis. Es jau gandrīz jau bija sagatavots tam visam. Tāds augšs visuma plāns bija, ka man patiesībā tā vieta, gan pirts, gan garaža, gan viss, man bija viss zināms jau, kur viss faktiski stāv. Vienkārši tajā brīdī ieslēdzās poga start un aizgāja nākamais vilnis. Tā. Un viss, un es nezinu, man nav nekad bijuši tādi lieli jautājumi par to, kā tur ir pieņemt citus bērnus vai vēl kaut ko. Kā beigās pēc vairākiem gadiem noskaidrojās, tad mans ģenētiskais materiāls nemaz nav dabiskā veidā spējīgs radīt bērnus. Tad tur ir vajadzīga mākslīga apaugļošana, sievietei jādzer hormoni. Man sieva no šīs pieredzes atteicās. Tad, principā, šie 2 bērni arī būs man vienīgie bērni. Un vēl, protams, man radošie bērni, dziesmas, dzejoļi, krājumi, tam līdzīgi. Tā kā redz beigās no augšas kaut kādā brīdī, kā mums bieži liekas, ka kāpēc šitā, kāpēc tā, kas kā. Tad pēc tam, varbūt pēc gads, 2, varbūt pusgads saprot, kāpēc, kas kā. Un redz, arī Laurim vajadzēja iepazīt mani. Jā, var 2 bērniem, jo pašam nemaz nevar būt bērnu. Jā, bet tas, sanāk principā, ka Lauris tavā dzīvē iegāja palielot caur tā kā otrām durvīm, vispirms sākot ar bērniem un tavu mammu. Mammu, bērni, jā. Un īstenībā mana mamma Laurim ir reāli labākais draugs. Tā, ka, ja Laurim ir kaut kādi smagi jautājumi, grūti vai kaut kāds izvēles vai ko, viņam pirmais zvans, kam zvanīt, mana mamma. Un tā kā, viņiem ir ļoti dziļa saikne. Ļoti, kas īstenībā ir forši. Un es nevarētu iedomāties manai mammai vēl labāku uz notu par Lauri. Piemēram, vakar mums bija situācija, ka mamma atkal ir devusies kādā labdarības misijā uz Vāciju.
tur ir jāatved buss no Vācijas. Mammai tur ir bijušās saimnieces, kur viņa agrāk strādāja tīrī mājas saimnieces, kuras sakrājušas visādas lietas, drēbes, veļas mašīnas, vēl kaut ko. Un mamma zina, ja viņa dabūs to busu, ko viņai jāatved uz šejien vienkārši kādam, viņa viņu varēs piekrāmēt ar lietām, ko viņu šejien atvedīs un izdalīs atkal visiem. Protams, bez maksas, bez nekā, jo viņa zina, kuram ko vajaga. Un vakar ierodoties Rīgā, viņai pēkšņi izjūta, ka tur plāni, kas palīdzēs izkrāmēt to busu. Zvans Laurim. Nu, cits vīrs vienkārši pateikt, ej, tu ieskrieties, sievas māte. Es esmu lielvārdā, kāda Rīga, kāds bus vispār. Lauris kāp mašīnā un brauc un glābi manu mammu, palīdz visu izkrāmēt, pārkrāmēt. Nu, un vēl apakaļ ceļā iebrauc pie manis Dzelzceļa muzejā, kur es strādāju vakardien, tirgoju savu garšīgo kafiju. Iebrauc uz kafiju. Jā. Nē, lai arī kā ir bijis un ir, protams, bijis augšā lejā, visādi ir bijis brīžiem, protams, bet svarīgi ir paļauties un vienkārši darīt no sirds labāko, ko var izdarīt, un tad nekad tukšā nepaliks. Nu, vienkārši tad nāks interesanti notikumi, piedzīvojumi, un tāda tā sajūta ir. Mhm. Man vienmēr, kad pie man sanāk pāri, man ļoti patīk uzdot to jautājumu, jo tas bieži vien tā kā pārus daudz samulsina, bet tai pašā laikā viņi sāk padomāt dziļāk, un es vēlos jums jautāt, kā jūs katrs raksturot to jūsu pāri. Nezinu, vai tā ir īpašība, vai teikums, vai kaut kāda enerģētika, kas jums nāk prātā par jums, kā jūs šo te savienību katram. Es man būtu saderība. Jo es esmu tāda ļoti ātra, tiešām ļoti ātra un spontāna. Lauris ļoti tāds mierīgs. Īstenībā vakardien tieši Māris Pīlācis labi noraksturoja Lauru. Viņš saka, kad es uz jums abiem skatos, viņš saka, ka tu esi tik enerģiski, tik tāda vienkārši wow! Un Lauris izskatās, ka viņš ir tāds tā kā biezs, liels spilvens, kurā tu vari vienkārši ieskrit iekšā. Un viņš tevi nomierina. Un tā arī īstenībā ir. Lauris reāli ir tāds mans spilvens, kurā es varu iegāsties, nokāsties, iekniept vienkārši, izraudāties, izsmieties, vienkārši mēs varam visu. Mēs jokojam, mēs kaut ko, bet ir forši kopā. Nezinu, saderība vienkārši. Es teiktu vārds saderība, jā, tā mēs varam. Jā, vienkārši tā mēs kaut kur augšā sarunājām. Par to es arī, man liekas, kādā dzejolī es rakstīju, arī pat dziesmā, ka tā mēs sarunājām un tā mēs atnācām, izmalām bišķiņu cauri kaut kur apkārt un tā, un tomēr tā kā bija paredzēts, tā arī atradām. Tā kā, jā, tāda, es teiktu, lieliska sadarība. Jā, tāda. Laba sadarbība. Jā, jūs jau, protams, var just, ka tās jūsu enerģijas, viņas ir atšķirīgas un tā, bet tas laikam apliecina to, ka tie pretpoli pievelkās kaut kādā ziņā un spēja viens otru papildināt tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Es, gatavojoties šai sarunai, arī izraku no Laura tādu citātu par Vitu, ka viņa man mazliet ir kā suņa nagla pakaļā, bet tas dzen uz priekšu. Jā. Un tas laikam arī varbūt kaut kādā mērā raksturo to jūsu sadarību. Nē, protams, zin kā, mums īstenībā, labi, mums Vitai patīk bieži vien, kad es izdomāju, ka kad man patīk visādi veidi humors. Arī melnais humors un tur, nezinu, kapeņu stāsti, kaut kur arī pat sarežģītās situācijās. Vienkārši man, patīk dažādi veidi humors un man patīk, kad viņi uzjautrināt un viņai ir smieklīgi un arī bērniem ir smieklīgi un tam līdzīgi. Bet īstenībā jau tā kopumā, piemēram, es esmu latviešu mūziķis, dziedātājs, dzejnieks. Vitai vispār nepatīk latviešu mūzika, gan arī vispār, viņa neko neklausās. Labi, pēdējā dziesma viņai bija jāklausās, tāpēc, ka tā bija mana atgriešanās dziesma kopā ar viņu, jo mēs jau principā. Tā, jā, nē, vēl pirms tam viņa teica, es dziesma, ar kur es Supernovā vienreiz piedalījos, Magic Years, tā viņai patika, un tad, ir kaut kāds dziesmas, bet kopumā viņi neklausās ne prāta vētru, ne tur tumsu, ne tur fiņķi, neko vienkārši. Viņi klausās citu mūziku no ārzemēm.
man patīk basketbols, es sekoju līdzi hokejam, biatlonam, vēl viskaut kam. Viņai sports neinteresē vispār. Protams, man patīk, kad sievietes māks apcēsties, bet es no skaistuma kopšanas neko nesaprotu. Un arī no kaut kādas, kafija man garšo, bet es neesmu barista. Viņi ir, jā. Tā ka mēs īstenībā, tā ka mēs neesam tas stāsts, ka cilvēki abi divi ir, es nezinu, kā traki uz dārzkopību vai uz kaut kādu audzēšanu, un tad vīrs ar sievu kopā ceļās plāno, tagad mēs stādīsim to un tā. Un principā, no vienas puses tas ir labi, no otras nē, jo redz, teiksim, iepriekšējos gados mums tomēr to kopīgu momentu vajag. Viņu vienkārši vajag meklēt, atrast, vienalga kaut kādā veidā, jo citādāk tā plaisa rodas liela. Jo viens visu laiku brauc uz vienā virzienā ar savu mašīnu, otrs otrā virzienā, tālāk. Un pat, tā kā jau pat beigās labi, piemēram, ko es tur stāstīšu, kur es biju, kā man gāja, vēl kaut ko. Sievai tāpat atmiņa ir, tā kā, nezinu, trusim tur 5 minūtes, pēc tam viņa tāpat aizmirsīs, ko es viņai teicu. Nākamā dienā viņa prasīs, kur tu nāk, kur tu rīt brauks? Atkal, tā, un nezinu, vai trusim ir īsa atmiņa, bet man tas plārts prātā. Jā, bet, tu pieminēji to, ka jūs tomēr katrs darbojaties pavisam atšķirīgās sfērās. Un arī mums ārpus tām intereses ir ļoti atšķirīgas. Jā. Tā, kad es kādreiz arī domāju pirms gadiem 20, kad man bija 20, jā. Es domāju, cik forši būtu, ka būtu tāda meitene, kurai patiktu hokejs, tad mēs varētu iet uz Latvijas izlases spēlēm abi kreklā, vai vienkārši mēs pie televizora skatītos, kā spēlē, piemēram, tur basketbolu, un tad viņi, protams, ir zin kā, nevar teikt, ka nē, viņi ir bijusi gan uz hokeju, savulaik Dinamo hokeja spēlēm, vai vēl arī uz basketbolu, bet, nav tā, ka viņa, man, piemēram, es no rīta pamostos modinātājs, jā, tas ir, es nezinu, kopš, man liekas, vidusskolā mācījos, kopš es vispār sev atceros. Bija kādreiz tā, kad es no rīta pamodos skolas laikā, un es gāju klausīties Latvijas Radio 1, kā ir Artūrs Irba un Sandis Ozoliņš pāri okeānam naktī nospēlējuši, tur Colorado Avalanche, tur vēl kaut ko. Tagad pirmais ir, es pamostos, aizēju uz labierīcībām un skatos, piemēram, kā Kristaps Porziņš šonakt nospēlē, cik punktu un tam. Tā, man ir tāds, tas ir mans kaut kāds fetišs. Sports, rezultāti, notikumi, bet ir kā tas ir, zin kā, Kur varbūt ir tie plusi, mīnusi tam, ka jūs tomēr katrs esat tik dažādi? Varbūt tomēr arī kaut kādā ziņā tas ir labi, bet varbūt, es saprotu, ka kaut kādos brīžos tas jūs attālina viens no otru, bet varbūt tomēr arī kaut kādā mērā es ticu, ka ir, man pieņemsim, varbūt liekas, ka arī būtu, tieksim, diezgan forši, man būtu blakus cilvēks, kas ir kaut kāda pavisam atšķirīga pieejama. Jo tas man atkal var iedot kaut ko pavisam citu. Kā jums ir? Jums varbūt arī ir tā, ka tas tomēr jums ir diezgan palīdzošs kaut kādos brīžos. Nē, zini kā, ir tā, ka katrs var spriest subjektīvi no savas pieredzes. Es laikam teikšu tomēr, ka šāds variants ir interesantāks dzīvē, jo laikam, ka teiksim, manā gadījumā man būtu kopā ar sievieti dzejnieci vai dziedātāju vai mūziķi, varbūt tur atkal būtu jau beigās tā, kaut kāda tāda veida rīvēšanās. Kaut kas tur, zin kā, tā, ka un Vitei būtu kopā ar kaut kādu kafijas biznesa magnātu, kam pieder kafejnīca, un Vita tur rukāt, un viņi tur kopā, un tad arī sākt strīdēties, un tur vienkārši kāpēc tu domā tā. Nezinu, protams, tur vēl ir kaut kāds cits raksturiezīmes, un tam līdzīgi varbūt arī. Bet tā man šķiet, ka šādi ir interesanti, bet, protams, vajag tos momentus, jo, kaut kādus mirkļus, kad panākt pretī otram, jo, teiksim, es zinu, ka man arī tagad ir pēdējos gadus tā nebija, un tagad kaut kāds pāris reizes ir bijis, kad, piemēram, sieva atbrauc līdzi uz manu notikumu, koncertu, pasākumu. Viņi redz, kā tur cilvēki reaģē, ka viņiem patīk, un ka viņi tur izsaka, aplaudē un smaidi un tā. Un savukārt es aizbraucu uz pasākumiem, kur es redzu, kā viņi gatavo kafiju, piemēram, un tur stāv rinda ar cilvēkiem, un tad es viņai kaut ko palīdzu novākt vai vēl kaut ko. Tam nav jābūt tur katru dienu vai vienmēr, bet ik pa laikam. Tad tas rada tādu sajūtu, ka tam otram arī interesē tas, ko tas partneris dara.
Jā, un tāpēc jau mēs nonācām līdz tam brīdim, ka mēs pirms dažiem mēnešiem nonācām tajā posmā, kad es pateicu, viss, mums vajag pauzi, es vairs nesaprotu, ko es gribu, vai es vispār gribu vairs, tā kā, lai mēs esam kopā, un kad es ieteicu, ka paņemam pauzi 2 mēnešus. Jā, 2 mēneši. Jo mums vienkārši vairs nebija to momentu, ka mēs kopā vispār kaut ko darām. Mēs jau tā redzam, mēs esam tik atšķirīgi, mums vispār nav nekādu, ne mēs tur kopā braucam slēpot, es vispār neslēpoju, bet, kā citi tur kopā slēpo, kopā makšķirē, vēl kaut ko kopā dara. Mums vispār tādu momentu nebija. Un tad, jā, tas viss tik tālu aizgāja, ka mēs jau izveidojāmies tā kā par 2 komandām. Sanāca, ka bija Lauris un es ar bērniem. Jā, viņš mums visur, ko mēs izdomājām, ko mēs darījām, viņš mums visur atbalstīja, naudu iedeva, lai mēs braucam, lai mēs daram, bet viņš tā kā labāk paliek mājā, jo viņam tā ir labāk, ērtāk, un mēs varam braukt un tā. Un tas, jā, ļoti tā attālināja. Bet jā, ir vajadzīgi šie te momenti, kad, kaut vai kopā braukt iepirkties. Veikalā, izdomāt, ko mums vajag, ko mums nevajag. Kopā, nezinu, māju iztīrīt. Vai reku, jā, Lauris tā kā vakar atbrauc man, agrāk viņš tā nedarīja. Vakardien viņš atbrauc un palīdz man tur novākties un savākties un arī aizbraukt uz to dzelzceļa muzeju ar visu piekabi. Kas agrāk viņam bija tāds, tā jau tava lieta, ej un dari. Brauc, kur tev vajag, es tev varu tur palīdzēt pijāķēt, vēl kaut ko, un to es arī jau pati iemācījos, pati varu piebraukt un pijāķēt, es visu varu izdarīt pati. Jā, beigās jau palika viss tik tālu, kad es atkal jau varu visu pati, viss. Tad mēs varam arī katrs pats pa sevi iet savu ceļu. Bet bija labi paņemt to pauzi, un tiešām paņemt tādu pauzi, kad es neredzu viņu, viņš neredz mani, lai tā kā, labāk saprast, jā, kā ir bez, un kā, vai tomēr varbūt būtu tomēr, Bet jūs tiešām dzīvojat atsevišķi? Jā. Jā, mēs dzīvojam atsevišķi. Es paliku savā mājā, un Lauris atrada sev mājiņu pie jūras, un Laurim vispār jūra vispār nepatīk. Nē, jau tā, ka nepatīk, bet man varbūt, ir ūdens cilvēki, ir uguns cilvēki. Es vairāk esmu uguns, man, piemēram, es varu skatīties ugunī, ugunskurā, svecē, nekā vairāk, varbūt ūdenī. Peldēt tev tieši ne. Tāpēc arī, kalni, man vairāk uzrunā kalni, skaisti, man reliefs patīk, jo, piemēram, pieejot pie jūras, tur viss ir plakans, cik vien plakans var būt, labi, dažreiz viļņi tur skalojās, bet šajā reizē, es 1,5 mēnesi biju pie jūras, un, tad, ja ir 500 metri līdz jūrai, tad līdz viņai ir jāaiziet. Tāpatās, kaut kā tās pārdomas, sajūtas, arī kaut kādas sāpes un emocijas ir jāizdzīvo, jāizstaigā. Un tad es tur, laikam tā 1,5 mēneša laikā iespējams pie jūras bija vairāk nekā es vispār iepriekš dzīvē biju pie jūras. Lai gan es Kurzemes puika, labi, Brocēnu saldus līdz jūrai ir, nav, ir gabaliņš gandrīz tikpat, cik no Lielvārdas līdz Saulkrastiem, piemēram, jā, bet jā, tad... Jā, nav jau tā, ka viņš tikai dzīvoja un tagad, gaidīja, kas tagad būs, bet Lauris īstenībā, kā vīrietis, priekš vīriešu, priekš latviešu vīrieši, ļoti daudz ko tā kā savā labā, mūsu labā darīja. Viņš pat sāka iet elpošanas tehniku, rakt dziļāk tā kā savas visas traumas, emocijas, visu to. Pie mūsu arī lielvārdieša Edgara Kauliņa gāja uz terapiju, domāja, lūdza. Ļoti daudz strādāja ar sevi. Jā, ir katrā šādā mirklī, kad tas notiek kaut kāds šāds tā kā kūlenis, nosauksim to tā dzīvē, tad ir jāpārdomā par lietām, tad, kas nav bijis kārtībā. Man jau īstenībā, man jau nebija nekādu, man tur nebija, 10 dienas jāsēž un jādomā, tur apmēram jāfilozofē, kas tad tagad varētu nebūt kārtībā, kad likās, ka viss taču ir tik ļoti labi. Es taču zināju, ka tā, ka mēs jau stūrējam, es jau kādu, pusgadu, jau vairākus gadu zināju, ka mēs īsti nestūrējam tādā, veselīgā virzienā, ka arī tur, kaut kādas arī lietas, ka vairs nav, ka cilvēki vairs savstarpēji nesarunājas, jau vairs tā, liekas, ko, tur daudz, tā, un jau guļ atsevišķi, sāk jau teiksim, viens vienā istabā, otrs otrā, jo tad vairs jo es esmu, jau kopš vispār sevi atceros, jau kopš skolā mācījos, man patika naktis, tas viss process, arī kaut kāds radošais, bieži vien kaut kādās naktīs skatīties basketbolu.
naktī. Jā, arī kaut kad, zin kā, pāri okeānam tās spēles sāks 1-2 naktī. Jā, nu jā, beigās jau sanāca, ka mēs vispār dzīvojam kādos 2 ritmos. Man ir jāiet tomēr laicīgi gulēt, jo man jāceļās, jāved bērnu uz skolu, vispārējais jādara, jāatbild pa māju, arī vēl jāstrādā. Lauris dzīvo vienkārši kaut kādu bohēmistu dzīvi, kurš pa nakti skatās basīti, iedzer aliņu, uzpīpē. Tās bija arī 2 lietas, kuras mums tā kā es redzēju, ka viņas traucē mums ļoti. Un Laurim tas tā kā vēl likās, ka nē, bet īstenībā tās bija tās lietas. Viņš no tām lietām tagad ir atbrīvojies. Bet tās lietas, kuras ļoti piesaista. Un, piemēram, kāpēc, lai viņš ar mums brauktu kaut kur uz jūru, jo labāk viņam ir palikt mājās, savā nodabiņā, iedzert aliņu, uzpīpēt, chill. Un īstenībā tā tik liekas, ka tās lietas tādas, kas tad tur ir, iedzert, tur uzpīpēt, bet viņas ļoti piesaista. Un viņš nebija no tiem, kurš tur tagad ļoti, atklāti to darīja, bet, jā, mājās, un tas ļoti traucēja. Un tas, jā. Bet, sanāk, ka tu, Laura, tā kā paņēmi tu atbildību sevi kaut kādā ziņā. Tajā brīdī, kad bija Vita pateica, ka, vajadzētu tā kā pauzīt, un tu uzreiz arī sāki, strādāt ar sevi tās to 1,5 mēnesi, nevis vienkārši tur turpināja pīpēt un zert aliņu, jā, pie jūras, bet jā, negāja vēl dziļākā depresijā, bet viņš... Bet uzņēmies, ka vajag kaut ko iespējams mainīt, lai tās attiecības glābtu, nevis iet to vieglāko ceļu. Jā, tā tas arī bija. Protams, kaut kad nebija tā, kad es kā braucu prom no tās... Es iepriekš jau biju sapratis, ka kaut kādas savas tādas regulārās attiecības ar kā saka, Valmieru muižu šālu un tam līdzīgi ir tā kā jāpārtrauc. Tas nebija, teiksim, uzreiz tajā brīdī, kad es pārvācos tajā dienā tā ting, es jau tur iepriekš biju, un arī teiksim, kaut kādas vēl citas lietas, tās, kaut kā pakāpeniski, jā, teiksim tā, ka, bet, protams, kādam ir jāuzņemas atbildība, un visbiežāk es domāju, ka, es nezinu, es nevaru spriest par citiem, es varu teikt par sevi, bet varbūt arī par vispār kopumā, vīrietim ir jāuzņemās arī kaut kādā ziņā atbildība, jo, teiksim, laulības dzīvē sievietes, viņas nekad faktiski nav vainīgas, jā, ne pie kā, viņas ir vienmēr, viņas ir pareizes, ja viņas grib tērēt naudu, tad viņām ir jātērē, ja viņas grib skaistumu, ja viņas grib, tur nezinu, dāmas dzirdēt, ja šobrīd. Ja jūs gribat špricēt botuks, mauciet iekšā, jūs nekad nebūsiet vainīgas. Tas nav tāds varbūt, bet, mazliet caur ironiju un caur tādu sarkasmu es teju, bet, es nezinu, man ir jāprasa savai sievai šobrīd, vai teiksim, tā 1,5 mēneša laikā arī viņa kaut ko, teiksim, pamainīja. Jo tad, kad es viņu aicināju uz tehnisko elpošanu pie Edgara Kauliņa vai kaut kādu citu, vēl kaut ko pamainīt, tad viņi man atteicās no tā visa. Katram jau ir savs kaut kas, kā tu tiec līdz tam savam kaut kā, vienam tā ir elpošana, citam citas kaut kādas tehnikas, bet tajā brīdī es to nejūtu, ka man to vajag. Un, arī to laiku es ļoti daudz domāju, pārdomāju. Nav jau tā, ka es tur tagad visu vainu novēlu uz Lauru. Galīgi absolūti ne, arī man ir skaidrs, ka es esmu brīžiem baigā fūrija un kaut ko pasaku ne tā, vai gribu ātri tagad uzreiz. Un, ļoti daudz domāju, pārdomāju, kā būt. Ko es darīju, ja mēs tagad atkal būtu kopā? Kādai man vajadzētu būt, lai viss būtu labāk? Es daudz domāju. Protams, arī lūdzu, Dievu lūdzu, piedošanas lūdzu. Es pieņemu, ka jūs abi noteikti par to 1,5 mēnesi daudz ko domājāt, varbūt sapratāt, varbūt atbildējāt uz tiem jautājumiem, kas jums bija krājušies. Un kas bija vēl arī labi, kad bērni, jo viņiem līdz tam brīdim likās, ka viss tā pašsaprotami. Mēs esam kopā, tur viss tiek samaksāts, atvesti, aizvesti, viss ir baigi tā labi. Un tad pēkšņi vienā dienā viņi saprot, ka tomēr papas ir prom. Kā tagad prom? Kā mēs tagad tiksim galā? Kas vispār būs? Mēs tomēr mīlam papu. Tas ir mūsu paps. un tad arī viņi, arī meita ļoti redzēja, ļoti pārdzīvoja. Abi ļoti pārdzīvoja. Un, protams, bieži arī teica, ka, mamma, bet varbūt tomēr,
varbūt tomēr ej tāpakaļ kopā. Paps taču cenšās. Es redzu, ka viņš mainās. Un es teicu, pagaidi, vēl nē, man vēl ir pašai jāsaprot. Un arī tas, jā, viņiem. Un tagad pēc tā visa, arī viņiem ir pavisam tāda, viņi nav pavisam izmainījušies, palikušā tāda, vairāk vai mazāk tādi paši, bet var redzēt, ka tāda kaut kāda lielāka cieņa pret mums, pret Lauri, pret mani ir, jo viņi saprot, ka tomēr vienā dienā var, viss sabrukt. Viņi noteikti arī tās attiecības tagad redz citādāk iespējams un arī tā dzīves pieredze arī viņiem kaut kādā mērā, kas noteikti var arī pašiem noderēt priekš, ejot tas, kam jūs esat gājuši cauri tagad, bet kādas varbūt ir bijušas tās galvenās domas atziņas, kas jums ir no tā 1,5 mēneša perioda katram, kas varbūt nebija tas, kāpēc varbūt bija vajadzīgs tas periods, ja, kas nebija kaut kas nebija pateikts līdz galam jūsu attiecībās, vai kur tie lielākie klupšanas akmeņi jums bija, kas noveda līdz tam punktam, ka vajag paņemt pauzi? Laikam, te jau iepriekš man šķiet, ka es jau lielā mērā izteicu to savu domu, ka ja arī cilvēkiem ir dažādi dzīves veidi, kā lai saka, viņiem ir dažādi darbības formas, varbūt tiešām viens no pāra strādā vairāk pa dienu, otram ir varbūt kaut kāds vēlu vakara, nakts darbs, piemēram, tāpat tās, ir bārmeņi, ir oficianti, ir kaut kādi cilvēki, es nezinu, beigās ir taču attiecības tik ļoti dažādas. Ir cilvēki, kur vīrs brauc ar lielo krausmašīnu, tur nedēļām prom ilgi un tam līdzīgi. Bet katrās attiecībās tomēr vajag meklēt kaut kādus tos kopā punktus, lai būtu tas kopā arī pavadīts laiks un arī atrast, respektīvi, tāda klišejiski skanēs, bet mīlestība ir tā kā darbības vārds un, protams, ir atkal te varētu iedziļināties vēl iekšā tajā, ka ir tās slavenās 5 mīlestības valodas, ja, kurās tad katrs uztver, un tad manā gadījumā, protams, kā cilvēkam, kas raksta melodijas un vārdus un izpilda tās, man, protams, būtu viegli, ja manai sievai mīlestības valoda būtu vārdi un komplimenti un tam līdzīgi, bet viņai tās nav pat dāvanas, bet tie ir darbi. Ja? Viņa redz, viņa mīlestību uztver, ja viņa atbrauc mājās un viņa redz, ka es esmu, piemēram, izsūcis māju un iznesis miskasti, tad viņi jūt, ka es viņu mīlu. Jā, viss tajā brīdī, man liekas, viņš mani mīl, viņš par mani domā, viņš domā par mūsu māju, tā kā, yes! Jo tas tur ir superīgi. Nekādas puķis vai nekādas tur konfekšu kastes vai nekāda tur ceļojumu uz ārzemēm, teiksim, pret iznest miskastu un izslaucīt virtuvi un nomazgādiem traukiem, nestrādā. Citām varbūt tas liktos smieklīgi. Bet, protams, arī ir forši, dažreiz saņem dziedus, tur, jā, kartiņu vēl kaut ko, bet tas nebūs tik svarīgi, kā tiešām izdarīts kaut kāds nopļautas zāle, izsūkta māja, nomazgāta mašīna. Es laipni sveicināts šajā pasaulē, es eju ceļu, kurš ir tātad grūtākais. Tāpatās kā droši vien hokejistam, viņam šķiet, ka ja viņš ēdīs burgerus un dzers alu, un tad viņš ies uzbrukumā un gūs vārdus. Bet nē, viņam ir savukārt jāiet caur trenažieru zāli, caur sviedriem, caur nezinu, varbūt savainojumiem, un tad nāk tie iemestie vārti, un tad ceļās tas tribīnas gaisā un ir gavilis. Jā? Tad attiecībās bieži vien tas, kas šķistu viss tāds pašsaprotamākais un vienkāršākais, nevienmēr ir. Un redz, tas tam otram cilvēkam vajag. Tad, ir jāieklausās. Attiecības ir kompromiss. Kompromiss ar diviem cilvēkiem. Ir jābūt kaut kādiem mērķiem, kaut kādai vīzijai kopā, kur mēs dodamies, un tas var būt tuvākos nedēļas kaut kāda vīzija, tā var būt tuvākā pusgada vīzija, ko mēs darīsim ar to, kā mēs darīsim tur, ko mēs darīsim tā. Tad jā, kā, kas man bija svarīgi, kad visus lēmumus, jebko, vienalga ko, vai ko mēs ēdīsim, vai kur mēs brauksim, vai ko mēs darīsim rīt, par to visu, tā kā tas bija mans, es. Un tas viss jau tik tālu aizvēlās, ka reāli, viss jau bija tik tālu, kad man jau visiem bija jāpasaka, tu dari to, tu šito, mēs braucam tur, tā. Man gribējās, lai kaut kādā brīdī Lauris paņem to vadību, un ka viņš ir tas, kurš mūs stūrē cauri dzīvē, vai arī mēs kopā
Un tad to arī viņš tagad labi saprata, un viņš ļoti labi noraksturoja ar to blakus vāģi. Pastāsti. Viņš uzrakstīja man vienu garu vēstuli, īstenībā viņš man uzrakstīja kaut kādas 2 vēstules. Tās pauzes laikā ļoti skaistas garas vēstules atvedīja. Un vienā no tām viņš uzrakstīja. Nē, vienkārši tā lieta ir tāda, ka katrā 10 gadē, kurā cilvēks dzīvo, ir atkal kaut kāds jauns atklāsmes. Es domāju, ka cilvēks, piemēram, kurš ir nodzīvojis šobrīd, piemēram, līdz 84 gadu vecumam, viņš varētu arī teikt, jā, kad bija 20 gadi, tad bija tā. Pēc tam jau likās, ka es visu dzīvē jau esmu apgūvis. Tad nāca 30 gadi, tad tā. Un tad jau nāca 60 gadi, kad likās, jau gan visu zinu par visu. Un tad atkal ir kaut kādas dzīves situācijas. Un šajā gadījumā, man šķita tā, ka nevis šķita, bet vienkārši tā bija varbūt, es nezinu, ērti, jā, kaut kā tā, ka, it kā tas tā doma tāda, ka tā tad ir ģimene, ir vīrietis, ir sieviete, ja vīrietis tur var, nezinu, nopelnīt pāris tūkstošus mēnesī vai pat vēl, tad viņš var vienkārši tur jūs gribat aizbraukt turiem, brauc, labi, viss un tā, un es, vajag to, lūdzu, vajag tur aiziet, ja visu varēs nopirkt, tad būs labs, ja nevarēs, tad būs vēl jāpašancē. Bet īstenībā ne jau tajā ir sāls. Protams, es arī to iepriekš zināju, bet vienkārši tas bija kaut kā aizgājis pa tādu ceļu. Ja? Ka ja es varēšu, kad Vita jau labāk zina, viņai jau tur viss sanāk, viņa zinās, ko ēst pusdienās, ko ēst vakariņās, kas notiks tād, kā tur labāk to darīt un tā, bet redz no šādas arī, no tādas lomas, es īstenībā iekāpu tādā mammas lomā. Nogurst. Atkal. Jā. Un tad man no viņas bija tik grūti izkāpt ārā un atkal kļūt par sievu un māti saviem bērniem. Ļoti grūti. Un tad vienkārši bija tā. Principā ir moto komanda, kā brāļi lielbārži, kas brauc ar motokros. Viens brauc pie gāzē virsū un otrs sēž tajā blakus vāģī un līkumos kantē visu laiku. Tad man bija tā sajūta, ka es vienkārši esmu tajā kantētāja pozīcijā, un vēl pie reizes es esmu arī komandas sponsors, un es dodu visu laiku mehāniķiem naudu, lai viņi to moc, lai man sieva var vienkārši ārdīties pa to trasi. Tur viss tur tas un tas, jo es arī savā ziņā, redz, piemēram, sievai kaut kad pirms 10 gadiem, piemēram, 2015. gadā, viņai bija joprojām tie paši talanti daudzie, kas tagad, varbūt ne tik izkopti kā tagad, bet viņai bija bišķiņ šaubījās, vai viņai darīja to, vai to, vai to, un viņa pat tas nomāca ļoti. Viņa pat bieži vien bija man sievbiņa nomākt. Un tad viņai radās ideja par, teiksim, to skaistumu kopšanu vairāk, tam pievērsties, iziet kaut kādus kursus, apgūt arī to, un es vienmēr visu laiku viņai atbalstījis. Pat bez jautājumiem, vai to vajag vai nevajag. Viņi pat ir kaut kur izgājusi, un tas normāli, viņi ir izgājusi arī kaut kādas lietas, ar kuras viņš šobrīd pat vairs nepielieto. Bet tā ir bijusi pieredze lieliski, un atkal jauni iepazīti cilvēki. Un varbūt arī tad vienkārši, ka viņas klients arī bieži vien brīži, kā Lauris tev atļauj to, un tu izdari to, un nopērk kafijas, un man piekāp braukt, un vēl to, un tu brauc uz ārzemēm 4 reizes nedēļā, gandrīz mēnesi 4 reizes tur uz Maltu, uz Kipru, uz vēl kaut kā tev viņš to visu ļauj. Man bija tāda doma, ka ja es viņai ļaušu visu darīt, tad viņa būs laimīga. Bet īstenībā tā nemaz redzēt, dargie kungi, nav. Dažreiz vajag vienkārši, tā kā arī man sievas māsa teica, viņa teica, zini, Laura, dažreiz pat sievietes, ka viņas it kā varbūt savā galvā ir izdomājuši, ka viņas ļoti grib pašas visu noteikt, pašnoteikšanos un to. Un beigās, kad viņiem tās izvēles ir tik daudz, viņas pat apjūk un viņas sāk apmēram tā kā trakot un psihot, ka vienkārši, kas tu pa vīrieties? Viņām dažreiz vajag to, ka vīrietis tās pienāk un pasaka tā. Es zinu, ka varbūt tas kaut ko es teikšu nepatiks, bet mēs tagad šito nedarīsim, mēs darīsim citādāk, bet darīsim, jā? Tā kā, jā, un es ik pa laikam pat teicu, tu vari kādreiz pateikt nē? Jā, bet tev jau nevar pateikt nē, tu jau tur ko tur, bet varbūt es biežāk dzirdēju to, ka tā, viss nē, stop, tagad nē. Tad es arī tā kā vairāk kaut kā, nezinu, ieklausītos, neārdītos pa dzīvi. Jā, bet jā, gribējās, es pārvērtos par tādu bērnu, kuram nav robežu. Var darīt visu, var braukt visur, vienkārši viss ir atļauts. Un šitais, ne uz ko labu nenoved. Un tas bija tas, kas tev pietrūka, kad Lauris tā kā bišķiņ ir tas, kurš to motociklu paņem, pārņem to vadību kaut kādos brīžos. Jā. Tagad īstenībā ir tik forši, kaut kādi sīkumi, ka viņš man paprast tur, ko mēs daram rīt? Bet tur, ko mēs šodien ēdīsim? Un tad man es saprotu, ka viņš par to domā, viņš domā par mums. Jā.
tas ir svarīgs moments, jā. Tā kā vīri neļaujiet savām sievām darīt visu, ko viņas grib, vienkārši. Jā, uzņematies kaut kādu vadību. Ņemsim vērā, jā, šo ieteikumu. Nē, protams, katram ir citādāk. Tas ir varbūt attiecināms uz sievietēm, kā piemēram man sieva, kur ir ļoti radoša un ļoti enerģiska, un viņai bieži vien tur viņai gribās to un to un to, tiešām tā kā tādam mazam bērnam. Ir varbūt sievietes, kurām ir tik gadu, cik manai sievai, un viņas domā, ka viņas jau ir vecas kundzes, un jau visi jaunība ir garām, un tur pienāca 40 gadu, un dzīve ir jau uz norietu iet, jau visi puķis noziedēja, ja, tā. Un tam līdzīgi, kad viss, un tad jau vairs neko tur, un kas tur, un kā tur. Bet ir sievietes, kurām arī ir 50, 60 un 70 gadu, un viņas joprojām spridzina. Viņas, jo cilvēks jau īstenībā ir tik jauns un tik dzīve viņam notiek, cik viņš pats arī jūtas. Protams, arī sev vajag uzturēt arī savu ķermeni, savu garu un miesu, kā saka, tonusā, un tad visas lietas notiek. Un Vitai priekš tā ir ļoti labi gēni. Ko es gribēju pateikt, ka, protams, varbūt ir atkal pilnīgi citādāki gadījumi, kad ir, tur sieviete, savukārt vīrietis tur ir kaut kāds tur spridzinātājs, un sieviete savukārt ir tas mierīgais ūdens, jā, varbūt mazliet ar tādu flegmatismu un tā, tur varbūt atkal kaut kas cits tur strādā, bet mēs šeit dalāmies ar tādu kaut kādu savu pieredzi, nevis tādu universālu patiesību, ne? Protams, šeit tā jau ir tā doma šim podkāstam. Katrs dalās ar to, ko viņš ir gājis cauri, un lielākoties tad jau klausītājs pats sajūta vai izsacina, kas viņam ir tuvāks, un iespējams varbūt, ka viņš arī ir gājis cauri kaut kam līdzīgam, un viņam liekas, jā, mums ir bijis kaut kas tas uz to pusi. Tu klausies Randiņš ar Rūdi. Ja esi mana podkāsta draugs, uzsauc man kafiju. Saiti atradīs epizodes aprakstā. Jūs esat joprojām kopā, kas ir ļoti forši, kas ir ļoti labi, ka jūs neesat izvēlējušies to vieglāko ceļu. Daudz pāri noteikti pie tā brīža iespējams būtu vienkārši katrs aizgājuši uz savu pusi, kā tas visbiežāk notiekās. Bet pusotrs mēnesis tas bija tāds, es nezinu, sākumā nolikts termiņš, vai tas tā dabiski bija? Kā jūs nebija nekāda termiņa. Termiņa nekāda nebija, vienkārši pēdējos pāris gadus, arī šajā gadā, 25. gadā, es biju Amerikas Savienotajās valstīs, pie turienes letiņiem iepriecināt viņus. Un tad kaut kā es atbraucu no tās Amerikas, un tad bija vasaras vidus tuvojās, un tajā brīdī kaut kad mēs tā kā nolēmām, un tad sapratu, ka augusts būs tas mirklis, kad tad es to soli spēršu, un tad es atradu vietu, uz kurieni, un tā, bet protams, es sapratu, ka tās tur nebūs, es tur neaizbraucu uz pāris dienām, tā kā uz nedēļas nogali, tur bišķi atlaist nervus, visu atlaist, un tad atkal. Bet nebija nolikts nekāds termiņš, tur mēnesis vai 2 vai 3, bet protams, es jau nezināju, kā būs, bet es vienkārši darīju to labāko, ko es varu, es savā labā un visu labā, un varbūt arī, Vita arī, teiksim, gribēja paskatīties, tieši arī kaut kādā finansiālā, saimnieciski praktiskā ziņā, kā ir, kad, piemēram, tad nav. Jā, vai es tieku viena galā. To es arī, tā kā es Lauram teicu, tā es gribu pastīties. Vai es tieku vispār galā pati, vai es varu samaksāt telefonu rēķinus, elektrību, pa māju, suņi, kaķi, bērni, visi. Bet Lauris tāpat turpināja maksāt par elektrību, par telefonu rēķiniem. Viņš tikai man atsūta, mīļņā, es tā jutu, un es tā izdarīju, un es gribēju, es samaksāju jums par telefoniem. Un tas arī tā kā tas parādīja to, ka viņš cenšas, viņš grib būt kopā, viņš grib atbalstīt. Jā, vai tur es samaksāju šo mēnesi jums par elektrību, es izdarīju to un tā, un tad veda man tās vēstulītes. Tā kā tas nebija tā, ka viņš tagad tur dzīvoja pie jūras un vienkārši skatījās zvaigznēs un gaidīja, kad Vita piezvanīs un viss būs labi. Bet kā jūs sagājāt atpakaļ kopā? Tas bija tā, ka Lauris atbrauca? Jā, tā arī bija. Lauris atbrauca. Sajūta to. Vienkārši kaut kā, tur varētu vēl vienu raidījumu stāstīt par to, kas un kā un ko. Starp citu, tajā dienā, es atbraucu tajā dienā, kurā es filmēju šobrīd reklāma
reklāma dziesmai Domāju par tevi, kur ir apskatāms arī videoklips YouTube'ā. Lauris Valters Domāju par tevi, tātad par šo sievieti, savu sievu, jā, un tad arī man atnāca šī dziesma, un tad es savam lieliskajam draugam Jānim Miltiņam, pianistam un aranžētājam, ar kuru es ļoti daudz gadus kopā jau muzicējam un sadarbojamies, es viņam aizsūtīju tādu demo ierakstu uz ģitāras iespēlēt, un tā viņš teica, viss, večukiņš, viņš saka, šito rakstām iekšā šomēnes, viss, tev ir reku jau vēstuli. Un tad es vitēju 8. oktobrī dzimšanas dienu, sapratu, tā būs lieliski dāvana, lai arī kā tur būs. Nu, tur vēl bija stāsts tāds, kad es jau septembra sākumā pēc 2 nedēļām esot, kā es nosaucu, radošās nometnes namiņš. Es principā dzīvoju lielās, to tautā sauc fūres, ja? Es dzīvoju fūrē, principā, kas ir pacelt uz tādiem pāļiem un uztaisīta guļamistaba, virtuvīte un istaba. Tāds tā kā vasaras variants, tā kā. Bet es sapratu, ja nāks jau tur oktobrs, novembris, tad tur ir tie radiatori elektrības, bet tad tur droši vien elektrības rēķins būtu 300 eiro vai kaut kas tāds, kas vienkārši tur nebija nekāda krāsniņa. Bet tad es to biju nosaucis par radošās nometnes namiņu. Un tad lūk, tad tajā dienā mēs nofilmējām to video, kad jau dziesma bija gatava, dziesmai Domāju par tevi. Un tad kaut kā tas viss tur saslēdzās, kad es vakarā izdomāju, kad es braucu uz Čibukiem, saku, kā ir, es jau daudz, es biju izstāstījis jau viņai arī vēstulēs, ko es domāju par mums, par turpmāko, par kā es jūtos, jautājis viņai, ko viņa domā, arī kā romantisks cilvēks ar roku rakstīts ar pildspalvu un ielikts vēstulē, un tā nevis kaut kur WhatsApp kaut kādā vai kādā sociālā tīklā. Un tad vienkārši bija tā pārliecība tajā dienā, kad es atgriezos tajā vakarā, ka es pateikšu visu, kā ir, visu, ko es domāju, un, ka klau, ejam tālāk tā, ka mēģinam uzlabot to visu, nevis mest pie malas vai kaut ko tādu, un tad uzreiz radās kopīgas domas, ko darīt. Nākamajā dienā mēs izdomājām, ka mēs varētu skolēnu rudens brīvdienās kopā visi aizbraukt kaut kur. Jo pirms tam es jau biju septembra sākumā tajā radošās nometnes namiņā izdomājis, ka es iešu Santiago ceļu, tos 790 kilometrus. Tā kā fiziski un emocionāli sākšu atkal sev mocīt, kad iešu un tur domāšu par tevi, ja, bet kaut kur un tad viss kaut ko citu. Bet uz Santiago ceļu Lauris neaizgāja, bet mēs nogājām visu veidu kustības, izaicinājām 10 dienas. Vismaz. Gājām pa 20,000 dienā. Vismaz pa 15-20,000 soļu dienā, kas ir kā 12-15 kilometri. Kā mums ir vispār doma iziet kopā Santiago ceļu. Tagad mēs iesim kopā. Jā, tā kā saprast, kā ir vismaz 20-25 kilometrus noiet dienā, un tā kādas 3 nedēļas mēnesi no vietas, katru dienu. Jā, tā redzēs, bet tas tā. Bet jā, tajā dienā Lauris vienkārši atbrauca. Bija tā, kad es biju pie māsas Koknesē, un esot tur, es kaut kā jau jūtu, man likās, ka Lauris šodien atbrauks, ka viņš būs. Mēs nesazvanījām, mēs nesārakstījāmies neko, un mēs ar bērniem iebraucam pagalmā, un skatos Laura mašīna. Un es saku bērniem, ka es zināju, ka papas atbrauks. Un uzējām augšā, un viņš tur mūs jau gaida, jā, tāds viņš atraucies, mēs redzējām, samīļoja mūs un visu un tā, un tad mēs parunājām, izrunājām, un tad es bērniem saku, jūs gribat, lai papas atgriežās? Un tad viņi tā, tas ir jautājums. Jā, mēs gribam, visi raud un visi. Jā, bet tas bija tāds foršs moments, ka mēs sapratām, ka mēs ejam tālāk kā ģimene. Un tajā brīdī es arī sapratu, ka tas, forši arī bērniem tāds, ka viņi redzēja, ka nevis vienkārši padoties un iet katru savu pusi, vienkārši viss sākam kaut kur citur, kaut ko no jauna, bet iet tālāk un būt labākiem kopā un augt kopā tālāk, jā. Turēties kopā. Un tu pat arī noticēji, Laurim? Jā, es noticēju. Kas tev lika? Īstenībā es jau visu laiku ticēju. Man jau atkal sagribējās kaut kādu drāmu. Nē, šīm sievietēm, kuras ļoti enerģiskas, radošas un universālas, viņām vienkārši viņas dažreiz, ja dzīvē ir pārāk garlaicīgi, viņas uzbur drāmu vienkārši un tad vienkārši, lai viņa, ir cilvēki vienkārši, tas nav labi, ne slikti, vienkārši tā ir. Varbūt tiem cilvēkiem pašiem arī nemaz nav viegli, ja? Ka viņiem visu laiku dzīvē vajag tādu adrenalīnu, tādu dopamīnu, tādu visu laiku tādu wow, tādu, kad ir tāds Nav viegli, jo Lauris jau atkal tas superhypes, ja? Kad dzīve ir tāds wow, ne? Un tad viņi
to bieži vien paši ņem un uzbur kaut ko tādu. Jā. Ko tu gribēji teikt kaut ko? Ko es gribēju teikt? Kad pēc tiem visiem super hypiem Lauris jau ir tas, kurš mājās pēc tam redz to manu atkal kritumu. Kur tad es... Un Lauris izjūt visas manas emociju gammas. Bet viņš ir ļoti labs atbalsts. Viņš ļoti mierīgs, tāds nosvērts, un es esmu ļoti emocionāla. Tam tiešām es ticu, ka tu esi ļoti emocionāli. Bet tas jau ir tas, par ko es minēju iepriekš, tās jūsu enerģijas, lai arī viņas ir atšķirīgas, viņas tomēr savalkās kopā un satiekās kopā. Un, tas visums jau jums ir klātesošs arī, ja, ka jūs jūtat, kurā brīdī Lauris atbrauks vai kurā brīdī... Oi, šis ir tas brīdis, ka es gatavs doties atpakaļ pie vitas un tā tālāk. Ja, tā kā tas jau kaut ko pasaka, ka tas nav. Vienkārši tāpatās. Zin kā, katram vīrietim ir savu sievieti, katrai sievietei ir savs vīrietis. Dažreiz tie citiem gadās dzīvē, ka ir 3 vai 5, dažreiz ir, ka 1. Visādi ir katram savs stāsts cits, bet manā gadījumā man ir tā, ka ar to visu lielo brīžiem kaut kādu drāmu uzburto un notikumiem, un ka tur jābūt tā un tā un tā, ka, tomēr manā gadījumā, kad, zin kā, vīriešiem ir tā, ka stāsts arī, kā saka, stāsti par sievietēm un vīriešiem, tāpat kā par tām 5 mīlestības valodām bija arī tas par to, ka vīriešiem ir mednieki pēc dabas. Viņi jau, kad ieiet kādā pasākumā, notikumā, telpā, vēl kaut kur, viņi jau redz tādas, tā ka, tā ir sieviete. Zin kā, tur uzmet acis, vai ne, un tās. Savukārt sievietēm, kā ir teikusi Rita Lasmana savulaik, ja, kā viņi ir, attiecību eksperts? Teiksim tā, jā. Viņi ir teikusi, savukārt sievietēm ir rezervistu saraksts. Tas nāk no seniem laikiem, ka vīrs ies medīt vai ies karā, varbūt viņi nošaus, kad tad ir bērni, vajag kādu Pēteri, Juri vai Kārli, kas uz rezervistu soliņu sēž. Jā, un tur sēž visādi bijušie, kaut kādi vēl neesoši. Un vīriešiem savukārt tā, bet tad arī, kad es, piemēram, esmu, man muzicējot, man ir saskarsme pārsvarā ar sievietēm, jo, sievietes visvairāk koncerts apmeklē, vai ne? Jā. Un tad arī, zin kā, bet arī tad, kad es, piemēram, kaudos brīžos redzu, reku tādu, forša sieviete, tāda simpātiska un tam līdzi tā, protams, bet tad es saprotu, ka, bet man sieva vispār ir super, tādā ziņā, ka man sieva nav nekāda sēne, kas tur, man nav nekāda dzīvē ideja, es sēžu vienkārši ar kaut ko veģitēju uz visu rēķinu, tam līdzīgi. Tādā ziņā, ka patiesībā tādā vecuma grupā 84. gadi, 85. 6. Kas ir mēs esam, ja? Tad, par manu sievu tādu jautrāku, enerģiskāku un arī simpātiskāku, būtu grūti atrast. Varbūt kāds man nepiekrist, jo citam varbūt patīk blondīnas ar uzpumpētām lūpām un lieliem dibeniem. Tā ir viņa izvēle, jā, bet manā gadījumā, es varu teikt, ka man ir brīnišķīga sieva, kur ir simpātiska, enerģiska, radoša. Ko vēl var, vēl, ja viņi skatītos hokeju un braukt uz pasaules čempionātu hokeju, tad jau vispār es būtu kaut kādā nirvānā jau, jā. Tas būtu pat raka, jā. Pat daudz, jā. Tāpēc man bišķiņ arī tas, kā saka, suņnagls pakaļā efekts ir vajadzīgs no viņas, jā. Lai nav tik komfortabli. Bet tu minēji par tiem koncertiem un kad tur nāk sievietes, nav tā, ka jums neparādās kaut kāda greizsirdības dzirksts vienam uz otru? Kaut kādos sākumos, es vispār, zin kā, man ir ukraiņu asinis, man piemīt bišķiņ tāds gurīgs raksturs, jā. Man patīk brīžiem drāmu uztaisīt, un sākumā es kaut kādas tur greizsirdības scēnas taisīju, un izrādās pat uz tādām sievietēm, kuras viņa Laurim pat neinteresējot, izrādās. Tas ir pats interesantākais. Zin kā, jo viņas fano pa viņa mūziku stāv un krīt, un vispār, Lauri! Un kaut kādā brīdī man jau bija pat daudz. Un Laurim izrādās vispār nesilts nauks no viņām. Bet nē, mūsu starpā ir kaut kāda uzticība, nevis kaut kāda, bet ir uzticība, jā, tā kā es arī Laurim esmu teikusi, tā kā, kāpēc tu neuztaisi tu kaut kādu drāmu? Es tev stāstu, ka viņš man tur saka kompliments, vēl kaut ko, un tu vispār pat neko, forši. Un tad Lauris saka, bet mīļņā, es tevi mīlu, viss ir kārtībā, es tev uzticos. Ko tu gribi, lai es kā gailis likties? Priekš kam tas vajadzīgs? Un īstenībā, jā, viss ir forši, mēs uzticamies viens otram un dzīvojam, jā. Ļoti jauki. Jā, bet,
Tu pati, Laura, mūziku klausies. Es saprotu, ka tu latviešu mūziku neklausies, bet es tev pieņemu, ka tev tā viena dziesma, kas tagad ir tapusi, noteikti ir pie sirds. Tā man ļoti īpaši, jā, bet arī tā nav tā, ka es tagad liktu baigi un klausītos, vai ne? Nē, mašīnā man skan tikai radio, piemēram. Ja es tur viņu sadzirdu, tad es klausos. Nepārslēdz. Nepārslēdz, jā. ir, bet... Man vispār nav tādas beigās playlistes, tur, ko es ikdienā klausītos. Man patīk viss dažāda mūzika, vienkārši viss iespējamais. Džess, tur roks, labi, metāli neklausītos, pops, bet jā, pārsvarā tā ir angļu mūzika, bet Lauri novērtēt vairāk tiešām izdodās tad, kad es aizbraucu viņam kaut kur līdzi. Jo tad, kad viņš sēž mājā un trinkšķina ģitāru un kaut ko dzied, man liekas, viņš dara absolūti kaut ko bezjēdzīgu vispār. Kad mums ir tik daudz darāmā mājās, kāpēc ir jāsēž. Bet ir ļoti svarīgi īstenībā aizbraukt. Es teiktu pat jebkurai sievai. Vai viņa būtu, es nezinu, varbūt tā stāvbraucēja sieva vai kaut kāda, es nezinu, veikalā kaut kādam strādniekam. Vienkārši kaut kad aizbraukt līdzi, jo mēs ļoti bieži tā kā, tiešām nenovērtējam, jo mēs neredzam to, kā viņam ir. Viņš tur dzied, baigi grūti, aizbrauc un nodziedāja. Bet aizbraukt līdzi, redzēt, ka tas tomēr ir gabals, kas viņam jābrauc. Jārunā tur ar cilvēkiem, jāvelta uzmanība, pēc tam jāuzkrāmē aparatūra, jānokrāmē viņa, jāsaten visi vadi, jābrauc mājās. Tev pat nav laika pārēst īsti. Aizbraukt un tā kā vienu dienu kaut vai padzīvot ar viņu kopā un tad īstenībā novērtē vairāk, jā. Un kad tu redzi viņu skatuves un kad tās visas sievietes aiz manis sēž un ar attaisītām mutēm, Lauri! Tad jā, arī man liekas, īstenībā forši džeks. Forši džeks, jā. Forši dziedi. Balss, protams, ir fenomenāli, jā, īpaša. Par ko jūs varbūt esat pateicīgi viens otram? Es domāju, ka... es pateikšu pirmā, kamēr es neaizmiršu savu īso trušu atmiņu. Trušu atmiņu, jā. Tas. Laurim, esmu ļoti pateicīga par to iespēju vienkārši būt. Viņš tiešām ļauj man būt tādai, kāda es esmu, es varu darīt, ko es gribu, tā kā īstenot savas idejas, viņš man atbalsta gan emocionāli, gan materiāli, visos veidos. Un, par to iespēju, kad es varu būt, es varu izdzīvot savus sapņus, es varu vienkārši dzīvot, baudīt dzīvi. Jā, paldies tev, Lauri. Es varu teikt paldies par pieredzi, par ģimenes pieredzi, sajūtu par bērniem, par Gabrielu, par Annu, par pieredzi būt par tēvu jau 11 gadu garumā, jau 13 gadu tūlīt jau, jā. Un principā, Annas mūžā, tad, kad es ienācu, viņai bija 1,5 gadiņš, tad viņa jau vispār tikai mani atcerās savā dzīvē. Viņas ģenētiskais tēvs ir šeit Latvijā. Bet viņi varbūt pēdējos gados vispār pat varbūt reizi pāris mēnešos viņi satiek. Tad, man ir savukārt iespēja, katra dvēsele, kas nāk šajā pasaulē, nāk pēc savas stāsta pieredzes un tā, un tad viņai ir pieredze, kad viņai ir tēvs, nevis nav tēva. Kad klātesošs un atbalstošs un viņas zirgus apkopjošs un ūdeni aiznesu un palīdzu un siena ruļļus te arī vēl kopā divatās stumjiem un tam līdzīgi. Viņai tad būs droši vien tā sajūta, kad viss pats šai dzīvē nav jāizdara, kad var paļauties arī uz vīrišķu spēku un kaut kādu palīdzību un mīlestību un tā. Un par to paldies sievai. Un vienkārši par to, ka arī man ir interesanta dzīve ar viņu kopā. Ir forši aizraujoši, brīžiem dramatiski, brīžiem viegli, brīžiem grūtāk, bet es domāju, ka arī tas, ka man ir tāda sieva, kur pat nav tā, ka viņa tagad nav pat bijusi pēdējos, 10 gados tā, ka tev ir obligāti nākamēnes jāizdod jaunu dziesmu, vai kur ir tavi jauni sarakstītie dzejoļi. Tev viņas jānopublicē. Pat viņi nekad nevis tādā veidā viņi, teiksim, izdarīt spiedienu, bet caur kaut kādām citām formām viņi izdara tādu spiedienu, ka tas pat radošais strūklis nāk ārā, ja? pa tām leikānastiem caurumiem. Un īstenībā, pēdējos gadus 6, 7, ja es būtu tik enerģisks, aktīvs uz ierakstiem, uz grāmatām, vēl kaut ko, tad jau man šobrīd būtu nevis 4 dzejoļi, bet varbūt 7 dzejoļu grāmatas vai 8. Bet viss notiek savā laikā. Zin kā,
es arī cilvēkiem novēlu, ka jā, ir bijuši tādi varbūt periodi dzīvē, kad atskatoties var teikt, tos pāris gadus, tad es gan biju baigais sēne. Es varēju būt tad aktīvāks, tad jau būtu vairāk kaut kur sasniegts, apmēram, ja. Bet, viss notiek, jau ir labi, kad līdz tādai atziņai nokļūst, un ja jau pēdējā laikā ir daudz kas pamainījies, tad tas jau ir labi. Jo, kā saka, viss ir tāds foršs, interesants ceļš, kur mēs ejam. Tas jau ir pats galvenais. Tas, tie punkti, kuros mēs nokļūstam, tie rezultāti, kurus mēs sasniedzam kaut kad, jā, tie jau ir tādi, jā, tā ir, teiksim, arī kā mūziķiem, aktieriem, vēl kaut kāds balvas, ka pasniedz, jā, tur paklanās un pasaka kādu pateicības runu. Bet tas interesantāk ir jādzīvo tā, lai tas viss tas ceļš ir interesants. Nevis tikai tā, ka ir kaut koncentrēšanās uz to vienu, jā. Tā. Klau, es teikšu milzīgi jums paldies. Mūsu stundiņa bišķi vairāk ir paskrājusi nemanot, tā kā paldies, ka dalījāties ar savām enerģijām, ar savu klātesamību, ar savu stāstu par to, kā tikāt pāri tai krīzītē, kas jums bija, un klausieties noteikti pēc šīs epizodes arī Laura dziesmu, kas ir veltīta Vitai. Manu dziesmu. Jā, Vitas dziesmu. Laura un Vitas dziesmu. Jā, droši arī citas dziesmas. Arī citas, ir ļoti dažādas, ir, kā saka, ir arī. Man jau tas spektrs plašs. Spektrs ir plašs. Man vienmēr paticis, ka man ir spektrs plašs, kad ir gan bērnu šūpuļu dziesmas, kuras ir pēdējos gados ļoti iecienītas, un Spotifyā redzu, ka daudzi simti māmiņu saviem bērniem liek šīs dziesmas manas iedziedētās, un ir arī ziemas noskaņu dziesmas, kas ziemai piestāv, un man ir paticis, jā, kad man tas spektrs ir plašs, ka nav tikai kaut kas pilnīgi vienveidīgs, un jā, tā kā droši to var darīt. Milzīgs tiešām vēlreiz jums paldies. Paldies, Rūdi. Paldies, ka uzaicināji, paldies, ka mēs bijām pirmie šī brīža lielvārdieši. Tas arī tagad nākamais ir, jā, kas ir nākamais, nezinu. To mēs apsveicam. Lāčplēsis. Jā. No paldies, Rūdi. Paldies, jā. Paldies arī plūkt par klātesamību, un tiekamies jau Randiņš ar Rūdi nākamajās epizodēs, un iespējams pat jau nākamajā gadā. Vislabāk. Laimīgi. Tu tikko noklausījies podcastu Randiņš ar Rūdi. Ja mentālās veselības un attiecību tēma ir tuva arī tev, un tu vēlies manā podkāstā izstāstīt arī savu stāstu, raksti man sociālajos tīklos. Podkāsts tapis ar biedrības Skanda atbalstu.